Noskrien ziema 9. sezonas 2. posms. Nu ko, jaunolaina? Rīts iesāks lieliskajā jaunolaiņas sporta namā. Kā jau parasti reģistrēšanās, turpat iekšā arī pārģērbšanās un kur nu kurais gatavojas startam. Protams, arī tetovēšanās studija priekš sponsoru logo. Un sniegs, draugi mīļie, ticiet vai nē? Nu ko, tiek dots starts un gan tautas distance, gan sporta distance dodas trasē. Un pēc 3 minūtēm tiek dots starts arī pārgājienu un nojošanas distancei. Laiks, protams, fantastisks un sniegs tiešām kā tāda dāvana. Trasa ir ļoti interesanta. Iesākam ar sniegotām takām jau no paša sākuma. Jau pirmie šķēršļi un plecu pie pleca burtiski laužamies iekšā mežā. Un tas piedeva tādu azartiņu jau pašā sākumā. Neiztikām arī bez kādas barjeras. Un līkloči ļauj paskatīties pār plecu, vai kāds konkurents jau nemin pa pēdām. Apsnigušās egles radīja rītīgu ziemas sajūtu. Visu laiku jāskatās uz pēdām, ne tikai kaimiņi, bet arī savējām. Bija arī kādi klajāki lauki, bet tādi gari vienmuļi gabali daudz nebija. Trakiem pieder pasaule! Es domāju, ka daudzi atcerās šo vietu. Rītīgi noskrien ziema noskaņa. Un, protams, arī pa kādam dublītim. Bet tas neaizliedz skriet arī ar rozā zeķītēm. Dublīši viss kā takās pienākās. Es domāju, ka mēs šodien pa pļavām skriesim un pa graudsceļiem, bet ļoti skaisti veži. Skrien gan lieli, gan mazi. Šitā vieta tāda priekš ziķeriem. Nu ko, tuvojās finišs. Godīgi sakot, šitādā ekskursijā likās, ka viņš ātri pienāca. Jaunolaina arī parūpējusies par skaistu promenādīti. Nevarēja saprast, kas arī virziens sajauc. Nu ko, dodamies pretīm finišam. Izliekam pēdējos spēkus, izslēdzam pretislīdi. Protams, ka finišā mūs sagaida Red Bull, gardais Vitautas minerālu ūdens, gardie pīrādziņi, limonādes un vēl visādi labumi. Sniedziņš padarīja visu skaistu. Bija tieši tas īstenībā, ko gaidījām. Protams, arī lieliskā apbalvošanas ceremonija. Ko? Tiekamies Siguldā 10. janvārī. Obligāti!